drosmi dzīvot. No vienas puses tas izklausās ļoti vienkārši un ļoti pašsaprotami, bet ņemot vērā, ka mēs dzīvojam ļoti straujā gadsimtā šobrīd, citreiz tā drosme, kā saka, ielien papēžos. Un tad ir jāsaņem sevi rokās, tad ir jāatrod tas dzīves prieks, kas tev dod šo te drosmi turpināt uzsākt to. Un manuprāt, ka nav jābaidās no neveiksmēm, jo neveiksmes mūs tikai un vienīgi padara spēcīgākus. Ja mēs nepamēģināsim, mēs neuzzināsim. Un pats galvenais dzīvē ir izvirzīt mērķus. Tikko izlasīju ļoti foršu grāmatu, kur ir rakstīts, ka bultas nemeklē mērķus, jo mērķis ir tas, lai bultas tās atrastu. Tu esi spēcīgs, lai arī tu esi drosmīgs, bet bieži vien šī palīdzība no malas ir tik ļoti nepieciešama, lai atkal tevi paceltu, lai atkal tevi iedrošinātu uz lielām lietām, uz dzīvošanu, uz dzīvot turpmāk un arī būt drosmīgam savās ikdienas gaitās, arī savos ikdienas lēmumos. Bet svarīgākais ir atrast dzīves prieku.